Eduarda, laikam labāk atgriešanās izlasē nevar būt, vai ne? Es domāju, ka vienmēr var būt labāk. Es neuzskatu savu spēli kā ļoti labu. Šodien bija daudz kļūdas un jāfokusējas nākošajā spēlē, jācer, ka mazāk kļūdas, bet, protams, patīkam gan uzvara, gan punktiņi, tā kā viss kārtībā. Varēja redzēt tomēr, ka aizsardzībā un uzbrukuma sākumā bieži tā rita ir kājās, nevis uz nulles, vai ne? Nu, protams, es domāju, tas tāpēc, ka pirmā spēle varbūt daudziem čaļiem, un man arī kopš ilgas pauzes tā pārliecība no Čehijas ir kā šodien neparādījās, mēģināju spēlēt pēc iespējas parastāk, un nekas, rītdien vēl viena spēle, tāpēc mums ir divas spēles, lai rītdien savāktos un redzētu pavisam jau labāku hokeju, es ceru. Uzvar bija svarīgi, jebkurā gadījumā, vai ne? Protams. Nu, tas ir tāda pārliecība gan Latvijas izlasē, gan mums. Nu, tas, kā Harijs Vitoļiņš teica, šī ir pirmā izlase, un šī gada pirmā izlase, šī ir pirmā uzvara. Tā kā, protams, mēs centāmies un uzvara mūsu. Šī ir savā veidā arī cīņa par vietu sastāvā. To pat treniņos var just, ka visi jau domā arī uz priekšu, ka labi jānospēlē, lai tiktu nākamajā izlases sasaukumā. Protams, konkurence tā ir laba lieta. Nu, mēs visi konkurējam viens ar otru un viens otru dzenam uz priekšu. Tā ir jābūt, bet es domāju, ka mēs arī vienkārši cīnāmies par savu valsti kā tādu. Un tas to konkurenci padara patīkamāku. Lai labs turpinājums. Paldies! Paldies!